Parīzē noslēdzās Olimpiskās spēles. Tās paliks atmiņā ar to, ka boksa zeltu ieguva ne visai sievišķīgi izskata, iespējams vīrietis, iespējams ar hormoniem pārbarota sieviete. Kā tur īsti ir, mēs nezinām. Testus neviens neveic, analīžu rezultātus nerāda. Satrauc tas, ka lielākā pasaules daļa nodefinēja, ka konkrēts indivīds nav pielaižams sacensībām ar sievietēm, jo acīm redzami ir fiziski pārāks un var nodarīt neatgriezenisku kaitējumu. Mazākā, kreisākā pasaules daļa skaļi saka aizstāvēt šī indivīda tiesības atrasties ar sievietēm ringā un tiesības nodarīt sievietēm sāpes un ciešanas. Par spīti tam, ka ir redzams, ka ir fizioloģiski pārāks. Kreisie bija gatavi viņa vai viņas dēļ upurēt citas sievietes, lai uzturētu mītu, ka dzimums ir tikai uzmodificēta ideja. Apgāzt šo iedomu pietiktu ar praktisku piemēru. Aicināt divu dzimumu bokserus vienā svarā, un katrs iesit šim te kreisajam, tad kreisais saprastu starpības starp dzimumiem un kāpēc šādām, lai kas tas būtu, nav jānodarbojās ar konkrētu sporta veidu ar sievietēm. Tur, kur nav tiešā kontakta, lai piedalās, tik un tā neuzvar. Kur visu šo laiku bija palikušas feministes, grūti pateikt, bet tagad tās droši var printēt uz krekliem šo te seju ar tēzi: sievietei jācieš, lai būtu taisnīgi.